Klavieru skolotāja, man liekas, profesija tā nav profesija tikai, tas ir dzīvesveids. Jo vispār savādāk nemaz nekāds rezultāti arī nevar būt, jo īstenībā tā ir mana dzīve. Tie audzēkņi, ar kuriem es esmu runājis, kas ir beiguši jau skolu un mācās tālāk, tieši prasīgums un tas, ka es viņiem liku darīt daudz ko varbūt grūtāku tādu un priekš tā viņu vecuma varbūt pat pārāk grūtu. Pēc tam viņi to atceras ar tādu tieši saka paldies par to. Es pat nezinu, kas man iedvesmo darbam. Es domāju, ka par pedagogu nevar strādāt cilvēks, kuram tas nepatīk. Nu, pavisam vienkārši. Un ja tas patīk, tad to tā īpaši daudz tur nedomā. Gandarījums ir tas, ka es redzu savus audzekņus, izaugam, un tas ir milzīgs gandarījums, ka atnāk 5-gadīgs bērns, kurš neko vai gandrīz neko nevar, un kā viņš aug un attīstās, un kā ir tad, kad viņš izvēlās to par savu specialitāti, un tad viņš atgriežas kā mans kolēģis. Kas var būt jaukāks? Kāds vēl var būt gandarījums lielāks? Tomēr te diezgan cieši saskara ar audzēkņiem. Ir jābūt, jāmīl viņi nevar. Nevar tā vienkārši nākt uz skolu. Numur 1, es uzskatu, uzdevums ir jābūt tādai iekšējai apziņai, ka tu strādā bērnu dēļ. Tu strādā, lai viņi uzzinātu to, iemācītos to, varētu to. Tas ir obligāts, jo tam jābūt galvenam ir. Pa īsto, lai pavadītu laiku, vajag iebraukt iekšā. Un māciet ar kustību intonēt. Tās tādas smalkumiņas. Tur jābūt tādam emocionālam arī. Emocionālam jābūt. Pašdisciplinētam un emocionālam. Tas ir nesavienojumi, bet vajag. Kompozā daļa beigusies. Atbildot uz to, kāpēc es kļuvu par pedagogu. Vienkārši tas aizrāva, jo ir interesanti redzēt, kā sākumā atnāk maziņš audzēknītis. Viņš nezina, kur ķerties klāt tam instrumentam. Un pēc kāda laika es skatos, kaut kas sāk iznākt. Viņam arī sāk patikt, arī sākas pirmie panākumi. Tas ir arī tas gandarījums tam darbam. Svarīgi, protams, ir nepataisīt visus vienādus un nesastādīt visus rindiņā un novērtēt katras stiprākās īpašības un vienkārši stāvēt blakus un parādīt tos daudzos ceļus, par kuriem var iet. Labs pedagogs ir tāds, kas spēj audzekni ieinteresēt, kas spēj audzeknim parādīt ceļu un spēj ierosināt audzekni, ka viņam pēc tā gribas tiekties. Katrā ziņā mūsdienās tas pedagogs noteikti ir kļuvis vēl universālāks. Tam pedagogam katrā ziņā ir jāiet kopā ar laiku. Vai nav paskādi, ja viņš iet vienu pussolīt pa priekšu? Pirmām kārtām. Bērns ir jāmīl, ja? Pie tevis atnāk tāds brīnums, maziņš, šitāds skaists, absolūtais skaistums, ja? Un tev ir iespēja parādīt viņam to fantastisko pasauli, to fantastiskos, kas viņam var atvērties. Liela nozīmība ir tam, kā tu pieeji jebkuram darbam. Tu jau arī burkānus ravēt var ar mīlestību. Un pedagogam tas ir 100% nepieciešams, jo bērnam tu nesamelosi. Ļoti smalkas nianses ar bērnu psiholoģiju, ar mūzikas uztveres psiholoģiju, ar tie, kas ķerās pie bērnu mācīšanas, ir labi jāpadomā. Pats galvenais ir, godīgi pildīt savus pienākumus pedagoga. Vienmēr atbalstīt to bērnu, lai viņam nepāriet vēlēšanās
pārtraukt spēlēšanu, ja? Saglabāt to visu. Ja? Bet tur jābūt tādai rakstura iezīmē, ja? Ka audzēknis tev uzticas. Skolotājiem jābūt profesionālim. Viņam ir jābūt profesionālim, viņam ir jāmāk viss tas, ko viņš prasa no bērna izdarīt, un viņam īstā mirklī arī parādīt priekšā, lai viņam paceltu šo enerģijas līmeni. Skolotājiem vispirmām kārtām ir jābūt prasīgam, stingram, bet viņam ir jābūt arī draugam. Ir jāsaprot bērns, jā, bet bērnam arī jāsaprot savus pienākumus, ka viņam ir jāmācās. Jā. Ja ir no abām pusēm tā sapratne, jā, tad jau labāk nevar būt. Pēc vairākiem gadiem tu saproti, ka tu ar viņu strādā, viņš domā par meitenīti, kas viņu jau gaida koridorī. Tas arī ir normāli un brīnišķīgi, ja katram vecumam ir savas prasības. Un tev jāpielāgojās pie vis tā. Tad, kad izlaidumā, ka beidz skolu, jaunieši pienāk klāt un pasaka paldies. Tas ir laikam augstākais punkts.